Nu tā, labvakar pasniedzēji, labvakar visi tie, kas skatās šo darbiņu, vai labdien! Tātad mani sauc Inga, un es izvēlējos izveidot logotipu savai stikla studijai. Mana stikla studija sauc Lotus zieds, Lotus Flower, un tā ir tieši stikla apdares studija, tātad mozaīka pamatā, apgleznošana, tur gravēšana, dažādas tehnikas, bet pamatā tātad bērniem, jauniešiem mozaīka no stikla. Nu, lūk, un es savu darbiņu tātad prezentēju šeit Figmā. Esmu izveidojusi visu soli pa solim, izbūros cauri, un īsnībā, jo tālāk es darīju, jo bija vieglāk un vienkāršāk viss un saprotamāk, un tad izdarīju visu, kā pasniedzējs, teiksim, piedāvāja šo te viņa schēmu, un man ļoti iepatikās šī schēma, ļoti vienkārši saprotama, un tad es te arī sekoju. Tā, es tagad paņemšu, piezūmēšu viņu uz 50, un tātad iešu tuvāk, soli pa solim, tātad kā mēs arī darījām, un tātad pirmais ir šī te krāsu palete. Nu, māksliniekiem vispār krāsa ir viens no galvenajiem instrumentiem, ja ne pats galvenais arī, jo tā ir piesaiste, tā ir aktivitāte, tā ir enerģija, nu lūk, un man ir tā interesanti, ka tas ir tomēr stikls, kā lai uzsver to, ka tas ir stikls. Es paskatījos tās krāsas, kas bija tajā paletē, ko piedāvāja, tātad šis te, paspēlējos tur, pamainīju viņus, jā. Arī tumšo variantu paņēmu, tātad gaišas zilais, bet stikls mēdz būt arī tas zaļganais. Tas ir saistīts ar svina daudzumu, jo vairāk ir svina, jo viņš ir zilāks. Gaišs tāds tirkīs krāsas, un man arī tā patika. Nu, lūk, tātad favorīta krāsa ir šī te krāsa, un, protams, ieguvu ar krāsu apli palīdzību, ieguvu šos te palešu toņus, ja, un izveidoju tātad vienu, izveidoju tātad arī tās, no tās paletes, kas ir tā kā komplementārās krāsas, un tad attiecīgi šeit arī paspēlējos, uztaisīju vienai krāsai vēl gaišākus, tā kā uztaisīju viņas gaišākas, ja. Nu, un šī ir otra palete, ja, un arī līdzīgi tātad no šīs uztaisu komplementārās, un šeit ir tumšā no šīs te, uztaisīju šīs te, tātad tumšākās, kuras tur varētu viņām pasēt. Nu, īstenībā man likās, cik briesmīgi, ja, šie tumšie toņi, bet patiesībā, pēc tam, kad es viņus sāku tur likt, īstenībā man viss tīri labi arī patika, un viņš arī tiešām komponēja un atdeva to stikla precitienam, tam stikla gaisīgumam un tām krāsām. Nu, lūk, tātad man šeit izveidojās tās 5, ja, kas ir pirmā palete, otrā palete un arī trešā. Tātad tāds riktīgi tāds zilgans pilns ar svinu, tad ir tāds latviskais, kur ir mazāk šis te, ja, un šis te ir zaļganais. Viņš ir diezgan reti, bet arī ļoti patīkams tonis, tātad visiem šiem ir izveidojuši šīs te 5 krāsiņas. Nu, tad nākošais ir tā tipogrāfija, es apstājos pie 2, kas man patika, viens tāds Open Sans, kas ir tomēr pazīstams diezgan, tas Popins man viņš arī iepatikās, un viņus es šeit pārbaudīju, saliku tos burtiņus, visi tā kā ir, un viss darbojās labi. Tad iedvesmas paņēmu tātad tieši arī rekomendētās platformas, un tur es arī atradu ļoti interesantus šos te tātad iedvesmas foto, tiešām, kas ir īstenībā ļoti, es izvēlējos abstrakto dabu un ģeometriju. Nu, pie dabas īstenībā tur bija ļoti mazāk, jo arī mozaīku ir daudz grūtāk likt. Cilvēku uz dabu tas ir daudz savādāk nekā tīru ģeometriju likt. Abstraktie tie ir vispopulārākie, un ģeometrija tie ir vienkāršākie, ar ko sāk. Un tur arī šo to atradu. Un tad, protams, formu kombinēšanu, formu veidošanu, tas man ļoti patika. Te es rādu, kā es nonācu, tad parādīšu, kāds viņš ir šis te logotips. Jā, logotips ir lūk šāds. Es viņu biju, viņš jau bija kaut kur man noskatīts, bet es viņu nepārzīmēju. Es izmantoju formu
sapludināšanas metodu, un es te rādu, kā es viņu arī veidoju. Tātad no 2 apļiem, tad ekstrahēju laukā to viducīti, tad to vienu, ko es paņēmu kā šo te, es viņu saliku Adidas ziediņa formā, un stāsts par to, ka tam manējam, kura es tā kā zīmēju, ja, viņam tomēr bija tādas, šīs te, ja, tādas interesantas lietas, viņš bija tādā maigi bēžīgā krāsā, jā, bet tas vairāk tā kā īsti atbilda, tam ziedam, bet nevis stiklam. Un šī te, to stikla to būtību un mozaīkas būtību ļoti labi tieši atdod šī te, tātad sakombinēšana tā kā no viena, mēs veidojam to 1, 2, 3, 4. lapiņu, un tad, lūk, es tādā veidā atkal šeit menedžēju visas šīs te lapas, izmantoju to taustiņu, kad ir horizontālais, respektīvi viņš tā kā dod to reversa veidu, un es arī izveidoju tātad šīs te lapiņas, vienu pa vienai liekot, beigās saliku. Lūk, un gribu izmantot arī to zelta griezuma principu, tātad 2/3 pret 1/3, ja kopā arī pieliekot tos Glass Studio, kas ir tie mazākie burtiņi, tomēr tas nav pats galvenais, kas piesaistīs centrālais tēls, tas ir šīs te zieds, tad piesaistīs, tātad tas nosaukums, un kas tad tas galā ir, tātad tā ir studija, tā ir stikla studija, lai tāda, tā kā labirinta gājiens, ja, līdz kurienē mēs tad īsti aizejam. Un tad es uztaisīju to pamata logo, pēc tam es viņu uztaisīju melnbalto un arī tādu vēl to pelēcīgo tonīti. Lūk. Tad noslēgumā es viņu uztaisu, tā es tūlīt atkal samazināšu to fit. Nē, laikam tomēr atgriezīšos pie 50-nieka. Un es tad saliku patiesībā visu kopā. Te ir tas primārais logotips, stikla zieds, sekundārais, ja, kurā, tātad tomēr es atstāju to ziedu un pasaku, kas tas tad ir pa subjektu, tā ir studija. Ielieku tipogrāfijai tos 2 galvenos, krāsu paletei 1, tomēr izveidoju šo te aktīvo to zaļgano toni. Un šīs te fotogrāfijas izvēlējos, un tad noslēgumā man tomēr sagribējās paņemt arī to otru, paskatīties, kā tad ir, un šis beigās tas tāds zilais, tas jūras, tāds spilgtas zilais man iepatikās tomēr pat labāk, un es te arī paspēlējos ar tām maliņām, ja, ar to strauku, es viņu ieliku bišķiņ citā, pats viņš tā kā ir tajā zilajā, bet tas strauk, ja, tā līnija tomēr paliek tas zaļā, un te viņš dod tādu interesantu, tādu neonu pāreju, tā kā drusciņ tas optiskā ilūzija viņam ir, un šeit uz tumšiem tonīšiem viņš tieši ļoti labi var redzēt to strauku, ja, ka viņš tomēr izceļās. Tā, un šeit es laikam viņus noliku augšā abus 2, tad 1 un 2, bet vēl pēc tam es sāku spēlēties, un man iepatikās arī, gluži nenokopēt no tā, kura es no sākuma paša gāju, bet uztaisīt varbūt pat šādu to ziedu ar tādām 2 ziedlapiņām vidū, jo tas tad būtu pilnīgi mans, jo šis ir tā kā, nokopēts, vienīgi tās krāsas un tas strauk, ja, par to autoru tiesību domājot, šis būtu tad tīri absolūti mans, bet, es vēl tā kā domāšu, jo principā es jau esmu šādu te izmantojusi, un domāju, ka tas man varētu noderēt uz krūzītes vai uz burtnīcas, ko mēs varētu iedrukāt nākotnē. Lūk, tā kā tie būtu mani tie pirmie soļi šajā te programmā, un īstenībā programma man ļoti iepatikās. Es skatos, jau ir pāri 9 minūtēm tā prezentācija, tā tad es noslēdzu, pasaku liels paldies, un man patika darboties, un patiesībā ļoti aizrāvos, un es domāju, ka es pavadīšu vēl un vēl pie šīs programmas, jo viņa tiešām ir laba.
Un es iekritu azartā, un jo vairāk es darīju, jo vairāk man patika. Tā kā liels paldies Artūram. Es noteikti arī uzrakstīšu rekomendāciju. Man ļoti patika šī lieta. Sākumā man likās, ka es tur neko nesapratīšu, bet tā bija tur tādas tīri tehniskas lietas, ko es pat nebiju savedusi kārtībā. Tagad ir viss nostājies tā, kā tam vajag būt. Tā kā liels paldies par šo kursu, un es ceru, ka es vēl kaut ko noteikti no Artūra iegūšu kādas vēl zināšanas. Paldies, un visiem, lai jums veicās ar šo programmu.